Kā viens no tādiem jautājumiem, problēmām tika izvirzīts arī pateicoties studentu iniciatīvai par to, kas tad motivē studentus mācīties, un radās arī inicēt vairāk iesaistīt studentus šajās izglītībā veltīto fórumu, diskusiju, semināru, konferenču ciklā. Un tā arī šodien šeit ir pulcējušies. Es gribētu pirmkārt nosaukt studentus no patiešām pārstāvot plašu augstskolu ciklu. Es teiktu, gan Liepājas universitāte, gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes augstskola, Banku augstskola, Rīgas Stradiņu universitāte, Daugavpils universitāte, un iespējams, ka vēl visas universitātes nenosaukt patraunojot, bet studentiem tas iespēja par šīm universitātēm atgādināt diskusijās pašiem, ieskatot tādas labas idejas. Un šeit piedalās arī bez akadēmiskām apvienotām arī darba devēji, uzņēmēju organizācijas, arī pašvaldības, arī politiķi, un tas ir patiešām ļoti svarīgi. Mēs varam šādā sastāvā pulcēties un diskutēt, un arī rast risinājumus, kas, es domāju, ka nākotnes Latvijas augstākajai izglītībai tiešām nāk perspektīvi. Un organizētāji šiem pasākumam ir jau pieminētā Liepājas universitāte, jau sevi pieteikusi Svetbanka, kā gan šī pasākuma iniciatori, gan arī viens no iniciatoriem, gan arī uzņēmējs, pieņēmējs, telpu saimnieks, un arī Latvijas universitāte, kas jau ir vairākos pasākumās, sadarbībā Liepājas universitātei, šeit organizējuši šos pasākumus. Un līdz ar to, pieminot Latvijas universitāti, kā organizētāju, arī dodu vārdu nākamajam uzrunātājam, Latvijas universitātes rektoram, Mārtiņam Osmanim. Labdien! Cienītās dāmas un godātie kungi! Man kā vienam no līdzorganizētājiem prieks un gods jūs šodien šeit uzrunāt. Tad es gribētu teikt, ka man liekas, man īpaši patīk tas, ka šī konference tiek organizēta un viens no galvenajiem iniciatoriem šobrīd nenāk no vides, no sektora, no augstākās izglītības vai zinātnes, bet tā ir, jo šķiet, ka ir pienācis laiks šīs diskusijas par augstāko izglītību un zinātni, par miedarbību zinātnes un izglītības ar uzņēmējiem, ar sabiedrību, nedaudz paplašināt un izvest ārpus tās vidas, kurās ikdienā šī diskusija notiek. Domāju, ārpus augstākās izglītības un pētniecības vidas. Tas, ka Svetbanka ir uzņēmusies zināmu iniciatīvu, šodien mums aizstāv visu šeit kopā, man šķiet, ka ir kārtējais solis, lai šī diskusija kļūtu produktīvāka, lai secinājumi, pie kuriem mēs nonāktu, būtu ar tālāk ejošām sekām. No savas puses es gribu uzreiz atvainoties, ka es nevaru teikt tā kā Svetbankas pārstāv, ka būs šī diskusija līdz pašām noslēgumam. Man diemžēl jāatvainojas, ka īsi pēc šī uzrunām man būs jādodās komandējumā. Tādēļ varbūt izmantojot šo brīdi, kad es esmu uz priekšā, es gribētu būt nedaudz provocējuši un piedāvāt divas tēmas diskusijai, kurām diemžēl man nebūs iespējams piedalīties. Es ceru, ka šīs tēmas varbūt varētu kaut kā iet nedaudz plašāk. Viena no tām ir par augstākās izglītības kvalitāti. Mēs esam par to runājuši ļoti daudz. Mēs zinām, ka burtiski pēdējo, es neteiktu, par dienu laikā, pēdējo stundu laikā, publiskā vidē ir daudz diskusijas, kas ir saistīti šobrīd ar mūsu izglītības un zinātnes ministres izteikumiem, vai vajag vai nevajag apspriest augstāko izglītību. Es negribētu īpaši akcentēt tos konkrētos citātus, kas tiek šobrīd publiskā vidē pausti. Katrs no mums, kas nonāk publiskā vidē, mēs zinām, ka nevienmēr mums precīzi citē un nevienmēr citāti kontekstā bieži ir ārpus konteksta. Tad tas, ka šī tēma ir ļoti svarīga, neapšaubām, man liktos, ka patiesībā mums vajadzētu daudz vairāk detalizēt, nekā līdz šim mēs esam to darījuši. Un ar to es domāju ļoti konkrēts līdz. Tad, kad mēs jautājam, vai augstākā izglītība ir kvalitatīva Latvijā vai ne. Par
parasti sagaidām atbildi. Jā, nē, vai varbūt, bet patiesībā mēs ļoti maz runājam par to, ko nozīmē augstākās izglītības kvalitāte, un ar ko es gribu teikt ļoti konkrētu lietu. Mēs saprotam, ka tie jaunie cilvēki, kas nonāk augstskolā, no augstskolas ļoti bieži sagaida ļoti dažādas lietas. Skatoties uz lielo Latvijas universitāti, kur mums ir ļoti dažādas fakultātes ar ļoti dažādiem akcentiem, ļoti dažādiem piedāvājumiem, mēs labi redzam, ka ir jaunie cilvēki, kas atnāk uz augstskolu, piemēram, ar vēlmi kļūt par uzņēmēju. Un ļoti konkrētas lietas sagaida šai sakarā no augstākās izglītības, ko viņam būtu jākļūst no augstskolas, ko viņam būtu augstskolā jāiemācās, lai viņš šo savu mērķi varētu sasniegt. Un tad pašā laikā uz augstskolu atnāk jaunais cilvēks, piemēram, studēt filozofiju, un saka, redziet, Latvijā ir dzīves Isai Berlīns, es gribētu būt tāds kā viņš vai vēl labāk. Skaidrs, ka tas, ko šis jaunais cilvēks sagaida no augstākās izglītības, ir diametrāli atšķirīgs, ja vismaz ļoti būtiski atšķirīgs no tā, ko es teicu pirmajā piemērā. Vai atnāk trešais, kurš saka, es gribu studēt fiziku, gribu atklāt, nezinu, absolūti fundamentāls pasaules uzbūves likumsakarības, cerības nav meditēji. Atkal tas, ko viņš sagaida no, un es redzu, jaunie cilvēki smaida, ticiet, man augstskolā ir cilvēki ar šādām ambīcijām, augstskolā ir cilvēki, kuriem ir šādas vēlmes un ekspektācijas dzīvē, tad skaidrs, ka viņu kvalitāte ir absolūti kaut kas cits. Tad jautājums, vai mēs pilnā spektrā piedāvājam un spējam apmierināt visas šīs vēlmes, visas šīs ekspektācijas. Ja spējam, tad kā mēs diferencējam, kurās vietās, kurās fakultātēs, kurās augstskolās mēs šīs lietas darām, man liekas, ka tikai tad, kad mēs sapratīsim precīzi, ko tad sabiedrība šādā plašā nozīmē no augstskolām sagaida, tikai tad mēs varam cerēt uz to, ka sabiedrības vērtējums par augstāko izglītību būs tāds, kā mēs viņu sagaidām. Vēl pie šī te paša, vai mēs zinām, ko sabiedrība sagaida. Mani piemēri bija tādi ļoti schematiski un vienkārši. Man vakar bija iespēja ilgi sarunāties, diskutēt tieši par šo tēmu ar Anni Kāru, SKDS vadītāju, kuram vajadzētu būt vispilnākai informācijai, ko tad sabiedrība par šo domā. Es aicināju viņu piedalīties vienā universitātes, vēl vienā citā rīkotā konferencē un izstāstīt, ko cilvēki, kas veic socioloģiskās aptaujas, cilvēki, kas precīzi orientējas Latvijas statistikā, pasakiet, ko sabiedrība no mums sagaida. Atbild no Katrīna patiesībā bija iepriekš manis stipri negaidīgi. Mēs nezinām, īsti tādu pētījumu nav, īsti tāda analīze nav izvesta, un līdz ar to saprast, ko sabiedrība sagaida. Mēs varam tikai šobrīd šādā vispārējā veidā, es teiktu, spekulēt, un atbildes uz šiem jautājumiem būtu vairāk kā nepieciešams. Domāju, tā ir viena nopietna tēma sarunai, kas ir augstākās izglītības kvalitāte, ko mēs ar to saprotam, ko sabiedrība no mums sagaida, un tad jautājums, vai mēs kā augstskolas spējam to piedāvāt, vai mēs to nespējam piedāvāt. Otrs daļa šeit ir runa par sadarbību ar uzņēmējiem. Mēs atkal ļoti bieži dzirdam apgalvojums, ka augstskolu piedāvājums inovāciju jomās, kaut kāda inovatīva ideja jomā ir nepietiekams un nav tas, ko uzņēmēji mums saka. Šeit, man liekas, ir nedaudz cits aspekts, kurš, man liekas, ir ļoti svarīgs. No vienas puses, mēs bieži atrunājamies, ka redziet, augstskolas pētniecības institūti tiešām nedod to, ko uzņēmēji no viņiem saka. Kādi bieži vien mums atbildi, ļoti līdzīgi tam, kā mēs tikko burtiski šīs dienās, pēdējās dienās saņēmām kārtējās Eiropas komisijas rekomendācijas Latvijai. Man ļoti negribētos, es teicu par speciāli izkopēju, ka no visa tā mēs kā nozare uztvērsim tikai to rekomendāciju vienu daļu. Jo viena daļa, kas, protams, ir absolūti taisnība, ir par to, ka no IKP pētniecībai mēs tērējam 0,76%, vajadzētu 1,5%. Priekš sektora tā ir tāda patīkama ziņa, tad podies mums vairāk naudas, un tad mēs kaut ko labāk darīsim. Bet šeit ir liela šo rekomendāciju pirmā daļa, kurā ir ļoti kritisks piezīmes par to, kā šim sektoram vajadzētu mainīties, kā augstākai izglītībai vajadzētu mainīties pēc Eiropas komisijas ieteikumiem un sapratnes. Un šo daļu, man liekas, arī mums noteikti vajadzētu izlasīt uzmanīgi un ne tikai fokusēties uz to pēdējo, iedodiet mums vairāk naudas un tad jau būs kā. Es negribu teikt, ka mums nevajag vairāk līdzekļus. Protams, vajag,
un veselīgs process no IKP sektora ir jābūt. Bet, atcīmredzot, tas nav vienīgais un tas neatrisinās visu. Otrs, es esmu iebraucis ļoti riskantā zonā, jo runāšu tā kā man izskatās uzņēmēju daļa, kas, protams, būtu jārunā uzņēmējiem pašiem, nevis jāvērtē sevi, nevis kādam citam, bet tomēr man gribētu par šo pateikt. Man liekas, ka šobrīd veidojās diezgan problemātiska situācija, jo man izskatās, ka šobrīd veidojās jauna uzņēmēju, es neteikšu paudze, jauna uzņēmēju grupa, kuru mērķis un tas, ko viņi sagaida no finansējuma, kas ir iespējams no Eiropas komisijas, formāli izskatās iegūt inovācijas, radīt inovācijas tā tālāk, bet patiesībā ir apgūt Eiropas komisijas naudu. Par cik ļoti daudz Eiropas komisijas projektu šobrīd ir vērsti, daudz vairāk tiek kontrolēti nevis pēc rezultātu, bet pēc procesa. Procesu reāli organizēt labi, nauda nāks, mēs viņu apgūsim, ķeksīši būs un viss būs labi. Varbūt, ka šī nav laba analoģija, bet man liekas, kāpēc gribās atcerēties laiku, kad diezgan daudz gadus atpakaļ, kad radās tā ekonomisko interešu kategorija, ko mēs pa brīdim saucam par oligarhu. Es gribu teikt, bija viens brīdis, kad patiesībā mēs redzējām, ka šīs ekonomiskās intereses sāk veidoties, un to varēja kaut kādā veidā ignorēt. Tad brīdī mēs atcīmredzot pietiekoši nenoreaģējām. Pie tam es gribētu teikt, ka šo ekonomisko grupējumu eksistence lielākā nelēma nebija tā, ka kā mums šie daļi naudas nonāca, un jāpārāk. Tas, protams, bija, bet tā nebija lielākā problēmas daļa. Lielākā problēmas daļa, ka tika izveidota sistēma, lai tā nauda varētu nonākt tur, kur viņai pēc kādu šo grupējumu jomām bija jānonāk. Un rezultātā tā sistēma kopumā visu pārējo darbību, kur varēja notikt patiesībā normālā veidā, tika traucēta. Un rezultātā ne tikai tā nauda, kas nonāca, vai ne tur, kur mēs gribētu, lai viņi nonāk, bija problemātiski, bet pārējā sistēma. Man šķiet, ka šobrīd ar šo te Eiropas fondu apgūšanu uzņēmēju darbībā mēs esam nedaudz līdzīgā situācijā. Mēs varam izveidot situāciju, lai nauda nonāk tur, kur kādiem ekonomiskiem grupējumiem gribās, lai viņi nonāk, un rezultātā lielākā daļa sistēmas, kur ir gatava normāli strādāt, normāli konkurēt, izmantot šo naudu, lai procesu notiktu veiksmīgi. Šai uzņēmēji daļai tā nauda vienkārši var nemanāt. Kāpēc es to saku šīs konkurences kontekstā? Ka mēs jau runājam par sasaisti, par inovācijām, kas varētu rasties augstskolās, pētniecības institūtos un tālāk nonākt uzņēmējiem un radīt šos produktus ar lielu pievienoto vērtību un sistēmas sākt strādāt. Bet vēlreiz gribētu teikt, ka skatoties uz to, kas notiek šobrīd pie mums Latvijā, man šķiet, ka te ir potenciāli problemātiskas lietas. Es domāju, ka šī varētu būt otrā tēma šīs dienas diskusijai. Tā atkal būtu nevis vai mums vajag ieguldīt infrastruktūrā vai nevajag, kas tādā līmējam, es domāju, pētniecības un inovācijas infrastruktūrā kategorijās melns un balts. Protams, vajag ieguldīt inovācijās un inovāciju infrastruktūrā, bet vajag saprast, kā uzbūvēt sistēmu, jo būs uz rezultātu balstīt nevis uz procesa pārbaudi un tā, lai process izskatītos labi, lai tieksīši viss būtu. Jo, runājot no Latvijas universitātes viedokļi šobrīd, visi mūsu lielie Eiropas projekti, mums ir ļoti maz bijis pretenziju un maskās mums ir pārmest, ka mēs neesam sasnieguši rezultātu. Kur mums ir kā brīdīgi pārmest, ka reģiet šis profesors strādāja 42 stundas nedēļā, nevis 40 kā likumdošana paredz. Un tas ir milzīgs pārkāpums, par to ir jāsoda, par to ir jātaisnot izdevumu un tā tālāk. Ja mēs šādā veidā šo procesu turpināsim, es domāju, ka mēs nesasniegsim to rezultātu, ko mēs gribētu sasniegt. Tā kā vēlreiz man ir prieks redzēt tik daudz dažādu nozaru pārstāvju, dažādu augstskolu pārstāvju šodien šī auditorijā. Tas ļauj cerēt, ka diskusija būs pēc būtības un ka diskusija būs produktīva. Novēlu visiem saturīgu pavadīgu dienu. Paldies! Paldies Alžīkungam, tālāk var dot Sandrai Lietiņai, Izglītības zinātnes ministrijas sekretārei.
ārkārtas vietas atdošanu man, jāatvienojas arī 12. ir jābūt ar ministriju presas brīfingām par mazo skolu saglabāšanas iespējām. Šodienas uzrunas vienmēr izmantošu iespēju painformēt un izstāstīt, ka mēs jau esam virkni auditoriju darījuši, kas ir mūsu izglītības zinātnes ministrijas strateģiskie uzstādījumi gan augstākajā izglītībā, gan pētniecībā. Un patiesi prieks, ka šodien mēs turpinām, lai iesākām Liepājā un virknē citu forumu runāt par šiem abiem jautājumiem kopā, jo tas ir tieši tas, kādā veidā mēs par izglītības attīstības pamatnostādnieks ar virknē plānošanas dokumentu esam šobrīd definējuši. Mēs vēlamies attīstīt pētniecībā balstīt augstāko izglītību, modernizēt augstāko izglītību un fokusēties primāri ieguldījumus uz cilvēku kapitāla attīstību un tādējādi arī radot pamatu uzņēmumos turpmāk turpināt nokļūt cilvēkiem, kuri tad arī spēja ņemt pētījumus, spēja pieprasīt no augstskolām tās zināšanas, to pētniecības produktu, kas ir nepieciešams. Uzsākot uzrunu teikt, ka netnostatītu uzņēmumus un augstskolas, jo studenti, kas šodien mācās augstskolās, ir tie paši uzņēmēji, kas pēc gada, 2, 3 vai 5 būs tie, kas vai sadarbosies ar augstskolām vai nesadarbosies atkarībā no tā, kādā vidē būs bijuši, kādā vidē būs mācījušies un cik dinamiska šī vide būs bijusi pašās augstskolās, tādējādi tendējot atgriezties un meklēt risinājumus. Par to, kas ir aktuāls šodien no izglītības zinātnes ministrijas puses, Lauziņkungs iedeva labu ievadu tam, ar ko mēs šodien dienā nodarbojamies. Tā ir struktūra fondu plānošana nākamajam periodam, tā ir struktūra fondu ieguldījuma atdeves vērtējums šim periodam, saprotot, ka gan augstākā izglītībā, gan pētniecībā vēl vismaz puse līdzekļu pusotra gada laikā līdz fondu perioda beigām vēl tiek tikai ieguldīti. Līdz ar to uzskatām, ka šis pusotras gads arī ir kritisks, lai mēs visi varētu vienoties un nevienmēr vieglās diskusijās atrast tos kompromisus, kas ir gan labvēlīgi visiem, kas tā to vēlas uztvert, gan arī dod mums pietiekami pamatu teikt, ka mēs esam tikuši pār tādiem kritiskiem punktiem, kritiskām diskusijām un spējam parādīt, ka saprotam šodienas laiku, saprotam izaicinājumus, saprotam, ka būs gan demografiski izaicinājumi, gan tiešām nepieciešami pēc resursu koncentrācijas. Runājot par pētniecības sadaļu, mēs tūlīt par 12. jūnijā valsts sekretāra sanāksmē izsludināsim informatīvo ziņojumu par zinātnes struktūrālajām reformām, kas būtu īstenojams 14. un 15. gada laikā, par pamatu ņemot zinātnes starptautisko izvērtējumu un tās daudzās diskusijas, kas ar augstākās izglītības un zinātnes institūciju pārstāvjums ir notikušas pēdējo mēnešu laikā. Un tie pamat uzstādījumi, kurus mēs šajā ziņojumā ietversim, būtu sekojoši. Viens, kā jau minēju, šī vīzija par pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kas darbojas ciešā saiknē ar uzņēmējdarbības sektoru. Lai šo panāktu, mums ir nepieciešams nokļūt pie spēcīgām vienībām, un tādējādi redzam, ka pamat uzdevums ir stiprināt universitātes, stiprināt pētniecisko darbību Latvijas augstskolās, skatāmies uz štata vai saucamā pilna laika ekvivalenta palielināšanu, kā ieejas kritēriju bāzes finansējumu saņemšanai, balstoties tajā analīzē, ka mums uzrāda gan zinātnes izvērtējums, ka tomēr ir ļoti skaidra korelācija starp to, jo nelielāka institūcija skaitliski ar nelieliem izņēmumiem, jo vājāks rezultāts starptautiskajā novērtējumā. Un lai šo struktūrālo izmaiņu iekustinātu, mēs paredzam gan atbalstu, gan arī mehānismu, kā līdz šim nokļūt, mēs paredzam atbalstu konsolidācijas pasākumiem vēl šī struktūra fondu perioda laikā, ko mēs arī nākamās nedēļās tiksimies ar virkni kolēģi un runājot ļoti detāli, kāds tad tieši atbalsts ir nepieciešams. Un Lauziņa kunga minētais, piemēram, par akadēmiskā personāla atalgojumu jautājumiem ir, protams, gan politikas jautājums, gan arī tikpat daudz iekšējās uzskaitas sistēmu veidošanas jautājums par to, kādā veidā mēs izbalansējam akadēmisko personālu, kas strādā gan augstākā izglītībā, gan pētniecībā. Šie
uzsvaru liksim uz rezultātu sasniegšanu, kur arī Oziņkungs runāja, ir paldies šo sarunu uzturējis visās diskusijās, kur ir bijis rezultātus gan pētniecībā, gan augstākā izglītībā, definējot vienā līgumā augstākās izglītības institūcijām slēdzot ar ministriju par finansējumu, gan augstākā izglītība, gan valsts finansējumu. Mūsu uzstādījums mēs vēlamies nokļūt situācijā, kur, ja runājam par augstāko izglītību, mēs runājam ar augstskolu kā vienu zinātnisku institūciju, tālāko sadalījumu, tālāko darbu uz rezultātu nodrošināšanu un to, kādā veidā šis sadalījums notiek augstskolas ietvaros, atstājot pašas augstskolas ziņā. Mēs vēlamies konkrētu rezultātu, kur tad arī augstskolai pašai ir jālēma, kur ieguldīt vairāk, kur ieguldīt mazāk, lai atnestu šo rezultātu. Un kontekstā ar šo, un tomēr orientējoties uz to, ka mums būs iespēja iegūt papildus finansējumu arī publiskajā pusē nākamos gadus, nelielu, bet būs, orientējamies uz ekscelences finansējuma ieviešanu, saprotot, ka šo ir ļoti grūti izdarīt, ja kādam kaut kas no tā, kas šodien tiek atņemts, bet vairāk skatoties uz to, ja ir papildus līdzekļi, kādā veidā mēs šos koncentrējam un novirzam pret rezultātiem tiem, kas atnes labākos rezultātus. Un vairāki modeļi, kā to ieviest, par tiem tad arī turpināsim diskutēt. Un, ja skatāmies, tad tas būtu par pētniecības sadaļu un zinātnes strukturālo reformu īstenošanu. Augstākās izglītības sadaļā, un kas ir kopīgs abām, ir skaidrs, ka šīs reformas vai šīs pārmaiņas mums pakāpeniski būtu jāievieš neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Un šeit par ārējo apstākli minēšu šo sarunu ar Eiropas komisiju par jaunā fonda periodu uzsākšanu, kur atkārtoti, tā skaitā arī šo pirmdienas sarunā ar ministri Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāju norādīja skaidri esošos priekšnosacījumus augstākās izglītības un zinātnes finansējuma atvēršanai jaunajā periodā. Tas ir šo pārmaiņu iekustināšana un uzsākšana. Un tādēļ uzsvēršu vēlreiz visās sarunās ar visiem, esmu teiks, mēs īsti nevaram atļauties iziet ārā ar pozīciju. Mēs esam kardināli pretējās viedokļos. Protams, diskusija ir nepieciešama un iespējama, bet mums ir jādemonstrē kopēja izpratni par to, ka šāda tipa pārmaiņas ir tās, kuras mēs vēlamies veikt, un mums ir skaidrs plāns, kā mēs viņus ieviesīsim. Tad augstākās izglītības sadaļā, uz ko mēs orientējamies, ir 3 pamatpunkti. Augstākās izglītības resursu konsolidācija, un zem šī mēs saprotam gan stratēģisko specializāciju, kur kā vienu mītu tiešām vēlos apgāzt šo, ka reģionālām augstskolām nav vietas specializācijas ietvaros. Tas ir mīts, jo tikpat labi kā lielām universitātēm, arī mazākajām reģionālajām augstskolām ir sava specializācija, ir konkrēts uzstādījums, uz ko tad strādā, un uzskatām, ka šis ir kritiski gan pašām augstskolām definēt, uz ko tad fokusējas gan pētniecībā, gan arī izglītības sadaļā, gan arī strateģiskā specializācija daudz labāk palīdzētu īstenot otru sadaļu, kas ir kopīga programma veidošana un infrastruktūras un resursu izmantošana kopīgu programmu īstenošanā ar citām augstskolām. Otra sadaļa pie resursu konsolidācijas ir noteikti satura atbilstība tautsaimniecības vajadzībām, un šeit ietver gan darba tirgus prognozes, gan arī plašākus uzstādījumus par to, par tiem arī tie, kas ir ietverti zinātnes un tehnoloģija attīstības pamatnostādnēs un viedās specializācijas stratēģijā. Tad runājam par to, ka šim satura atbilstība tautsaimniecības vajadzībām nav vienreizējs pasākums, ir nemitīgs process, un tādēļ rosinām augstskolas veidot studiju virzienos, kur šobrīd tāds labāks ietvers nekā viena programma, bet studiju virzienos veidot reāli darbojošas dinamiskas studiju virzienu padomes ar uzņēmēju dalību, lai šī diskusija nebūtu tikai kopējos fórumos, nebūtu tikai augstskolas kopējā konventā, bet jau reāli studiju virzienā par to, kādā veidā mēs šo atbilstību labāk veidojam. Īpaši ņemot vērā, ka vismaz no valsts budžeta un arī maksas studiju sadaļā vairāk kā 70%, un šis skaits ir ļoti konstants pēdējos 5-6 gadus, 70% studentu mācās profesionālās izglītības programmās, tad gan bakalaura, gan maģistra līmenī.
Otrais punkts būtu par augstākās izglītības internacionalizāciju, kā augstākās izglītības pārmaiņu modernizācijas virziens zem internacionalizācijas. Tāpat redzam pasākumus augstākās programmu veidošanai kopīgi ar citu valstu augstskolām un saprotam, ka ir nepieciešams atbalsts ārvalstu pasniedzēju piesaistēji programmu realizācijai. Un šis ne tikai runājot tādā vienā plaknē, kas ir ārvalstu studentu piesaiste, bet daudz būtiskāk šī atvērtās vides veidošana savās augstskolās ir tas, ko mēs arī atbalstīsim. Un trešais punkts ir kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide, par ko arī mēs gan tiekam pamatoti kritizēti, gan ir virkne pašiem veicama darbu, gan pašu augstskolu ietvaros iekšējās kvalitātes sistēmu uzlabojumu, par kuriem arī pagājušā gadā runājām, un katrs no jums iezīmēja sev veicamos soļus, gan ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmas uzlabojumi, runājot gan par Nacionālās akreditācijas aģentūras izveidi un iekļaušanos starptautiskā apritē, tātad EKAR reģistrā, gan arī par atbalstu jaunajā struktūra fonda periodā tām augstskolām, tām programmām, kuras vēlētos iegūt profesionālu organizāciju, starptautisku akreditāciju, tādējādi kļūstot konkurētspējīgākas un atpazīstamākas ārējos tirgos arī. Un nobeidzot ir dažiem pie visa šī ir skaidri uzstādījumi, neviens no šiem pasākumiem nav ieviešams ātri, tie visi ir ieviešami, un jūs esat tie, kas šeit ir augstākās izglītības sektora pārstāvi, ar kuru ciešu darbu, tas tikai ir panākams. No mūsu puses, jāsaka, priecājos arī šajā otrdienā valdībā tika apstiprināts valsts izglītības informācijas sistēmas attīstības koncepcija, kur mēs soli pa solim virzamies uz vienu no šiem ļoti praktiskajiem pasākumiem, bet, piemēram, absolventu darba gaitu reģistra palaišana, arī pasākums, kas nav ieviešams ne pusgada, ne gada laikā, ir sistēma savietojamība, uz to mēs pakāpeniski ejam. Likums paredz augstskolām šo pienākumu sekot absolventu darba gaitām, tad arī mēģinam no savas puses gan padarīt to vieglāk, gan arī iedot reālu bāzi datu, lai mēs spētu par šo labāk runāt. Droši vien vēl daudz ko varētu pastāstīt, bet es domāju kopējam ieskatam par to virzību un kādā veidā mēs arī ir dokumentāli un praktiski virzamies, tas būtu uzrunai pietiekami. Un kā vienmēr esam atvērti sarunām, mēģinām sarunāties ar visiem jums visos posmos un aicinām uz turpmāku sadarbību. Paldies! Paldies Sandai Liepiņas kundzei, tālāk vārds Danai Rezniecei Ozolai, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja. Godātie kolēģi, man arī ir liels prieks jūs šodien sveikt jau kārtējā Liepājas universitātes rīkotajā praktiskajā konferencē, un šodienas tēma ir, ka jūs visi labi jau redzat un zināt, diskutēt par to, vai augstskolas un uzņēmumi jūtas motivēti un līdzvērtīgi partneri Latvijā. Šodien, es domāju, būs kā parasti Liepājas universitātes organizētajās konferencēs ļoti tādas praktiskas un kvalitatīvas diskusijas. Ceru, ka būs arī kāda asāka doma apmaiņa, jo strīdos dzimst patiesība un noteikti būs interesanti arī dzirdēt, un ceru, ka arī būs piefiksētas tās atziņas, kādas šodien šeit radīsies, jo arī man, diemžēl, jau būs jādodas tālākās dienas gaitās, bet es no savas puses arī vēlējos piedāvāt dažas tēmas, kuras šī temata kontekstā, manuprāt, būtu svarīgas un par kurām būtu jādiskutē. Mums nav nevienam noslēpums, ka Latvijas tautsēmniecības konkurētspēja joprojām veido zemes darbspēka izmaksas un zemās tehnoloģijas, un ir ļoti svarīgi, lai izvairītos no zemo ienākumu un zemo izmaksu slāzda, pāriet uz augstākas tehnoloģijas jomām, un šobrīd tikai 18% no apstrādes rūpniecības veido augstas un vidēji augstas tehnoloģijas. Tā nav nekāda jauna atziņa tikai Latvijas kontekstā, arī pasaules un īpaši arī Eiropas Savienības kontekstā par to tiek ļoti daudz domāts, un šis ir tas brīdis, kad arī Latvija ir pārmaiņu procesā, kad mēs pārējām no industriālas sabiedrības, kad galvenās attiecības veidoja valsts un uzņēmējs, uz zināšanu sabiedrību, kur bez valsts un uzņēmēju ļoti lielāku lomu spēlē augstākās izglītības iestādes ar savu cilvēku resursu gatavošanas kapacitāti un zinātnes pētniecības kapacitāti. Ir tāds triple helix koncepts, princips, kuru Stanfordas universitātes profesors Eckovičs attīstīja jau 90. gadu sākumā,
Un kas ir tas, ko es jau minēju, tāda augstskola, universitāšu, valsts un privātā sektora simbiozes modelis, kur tiek daudz analizēts un domāts par to, kā šo sadarbību veicināt un attīstīt. Un šis ir veids, kur tas sabiedrības veidotāji ļoti labi novērtē, ka augstskolu zināšanu un prasmu komercializācija ir viens būtisks faktors. Kā to darīt? Katram ir jāspēlē savu lomu, un es tai diskusijai šodien, ko vēlējos teikt, gribu piedāvāt dažas tēmas. Viens par uzņēmējiem, es vēlos atgādināt, parasti mēs daudz diskutējam par to, ka uzņēmējiem būtu vairāk jāiet pie augstskolām, universitātēm, jācenšas sadarboties ar viņiem. Es gribu teikt, pilnīgi nepareiz diskusija. Ja? Uzņēmējiem galvenais uzdevums ir pēļņi. Viņiem nav nekādu, ja vien tas nav valsts uzņēmums, valsts kapitāla sabiedrība, tad viņiem nav jāpild nekāda sociāla funkcija, jārūpēs, protams, par saviem darbiniekiem, bet viņus nevar piespiest, un viņus arī nepiespiedīsim iet pie augstskolām. Tāpēc tie priekšlikumi, kas nāks no manas puses, tie būs vairāk domāt par valstī un pašām augstskolām. Runājam par valsti, tad skaidrs, ka valstī ir jāpild ne tikai regulatīvā funkcija, spēles noteikumu izstrāde, bet arī jādarbojas kā publiskam uzņēmējam un arī kā riska kapitālistam šīs simbiozes kontekstā. Un šī gadījumā Latvija, protams, ir ļoti labā situācijā. Mums ir milzu līdzekļu struktūra fondu finansējuma, ko mēs šādam mērķim no valsts puses varam izmantot. Un šī gadījumā es arī tiešām priecājos, klausoties Sandas Liepiņas runu. Mēs esam tādā kritiskā brīdī, kad arī ministrija strādā pie jaunas zinātnes finansēšanas modeļa izstrādes un arī pie jaunas augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādes. Un šeit, protams, atkal diskutējot, kas ir kvalitatīva augstākā izglītība, kvalitatīva pētniecība, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, vienam no kritērijiem, kam būtu jābūt, domājot par papildu atbalsta piešķiršanu augstākās izglītības iestādēm, ir šo augstākās izglītības iestāžu arī spēju demonstrēt sasaist ar tirgu un atrast praktiski pielietojumu tām zināšanām, kas tur tiek radītas. Es saprotu, ka 18. jūnijā, ja nekas nav mainījies, arī izglītības ministrija aicinās kopā augstākās izglītības iestāžu pārstāvis, un ir ļoti svarīgi, lai jūs kopā apsēžties un diskutēt par to, kādiem būtu jābūt kritērijiem valsts papildu bonusu vai finansējumu piešķiršanai. Viena svarīga loma valsts sektorā ir arī tādā izpratnē, ka mēs ļoti daudz runājam par to, ka arī augstskolām pašām ir jāspēj darboties kā komersantam, kā uzņēmējam. Šī kontekstā mēs bieži dzirdam, ka arī izglītība ir kā pakalpojums, tā ir jākļūst par eksportspējīgu preci, bet tad ir pretējs jautājums, vai mēs no valsts puses arī atbalstām augstskolu un universitāšu darbošanos kā komersantam. Un viens konkrēts piemērs, piemēram, piesaistot ārvalstu studentus, tiešām ir vairākas universitātes, Rīgas Tradiņu universitāte, manuprāt, kā viens no labiem piemēriem, tiek valstī piesaistītas lielas investīcijas no ārvalstīm. Restīvi, augstskola darbojas kā tāds uzņēmējs, investīciju piesaistītājs. Bet tāpat laikā, ja universitāte vēlētos aiziet pie ekonomikas ministrijas un pateikt, ka mēs arī labprāt kandidētu uz kādām programmām, kas ir domātas uzņēmēju atbalstam, tad atbilde būtu nē, tās programmas tomēr ir domātas tikai uzņēmējiem, un augstskola jums ir savas programmas, kas ir kapacitātes stiprināšanai, infrastruktūras attīstībai un tā. Tā ir viena konkrēta lieta, par kuru, manuprāt, ir jādomā, un es priecājos, ka ir arī Andris Liepiņš no ekonomikas ministrijas, kurš ir ļoti kompetents cilvēks šajos jautājumos, ka padomāt patiešām, vai ir kādas iespējas arī uzņēmēju atbalsta programmās dot iespēju piedalīties augstskolām un universitātēm, tām, kuras nodrošina izglītību kā eksporta preci un tādējādi arī tiešā veidā veicina tautsēmniecības attīstību. Un otra lieta, priekšlikums, kas nav arī nekas jauns, bet, manuprāt, šobrīd ir ļoti konkrēti par to jādiskutē, un arī es no Saeimas puses izglītības komisija ir lūgusi izglītības ministriju un arī augstskolu pārstāvis nākt ar konkrētiem priekšlikumiem likumdošanas maiņai. Ja augstskolas grib strādāt kopā ar uzņēmējiem un uzņēmēju vidē, ir jāpieņem arī spēles noteikumi. Un uzņēmēji nereti sūdzas, ka viens no iemesliem, kādēļ ir apgrūtināta sadarbība ar augstskolām, ir smags lēmumu pieņemšanas process un ilgs
periods līdz kāda projekta uzsākšanai un īstenošanai, un tas nestrādā. Biznesa vidē ātrumam, tempam, dinamikai un lēmumu pieņemšanas elastībai ir ļoti liela nozīme. Un šeit es tad atgriežos noteikti pie jums jau ļoti zinām tematu, bet kurus vēlreiz vēlētos šodien akcentēt pie augstskolu pārvaldības modeļu maiņas, jo projām ir sasaistīta akadēmiskā pārvaldība un administratīvā pārvaldība. Un, ja ir vajadzīgi kādi dinamiski ātri lēmumi par saimnieciskiem projektiem, procesiem, tad akadēmiskajā vidē pieņemt šādus un akadēmiskās pārvaldības formā pieņemt šādus lēmumus ir apgrūtinoši. Formas var būt dažādas, un te es arī tiešām gaidu precīzos priekšlikumus no nozares pašas, vai tās ir padomas vai kāds cits formas, kur tiek piesaistīti arī biznesa pārstāvji, kur tiek ļoti skaidri nodalīt lēmumu pieņemšanu saimnieciskos jautājumos, lai to varētu padarīt daudz dinamiskāku. Un visbeidzot, kontrārijas un komplementi, jeb pretmeti un dažādie papildini cits citu. Tā ir šīs dienas galvenā tēma, atrast formas, priekšlikumus, veidus, kā šo sadarbību un papildinātību padarīt veiksmīgāku, un es vēlu tiešām arī produktīvu dienu. Paldies liels Danai Rezniecei Ozolai, un uzrunu daļu noslēgs Andris Liepiņš, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Paldies, Andri, paldies par uzaicinu. Es mēģināšu pirms tā noslēdzot uzrunas, tomēr mēģināšu pieslēgties, ja varēšu, ar 2 slaidiem, jo es saprotu, no satura viedokļa grūti te jau kaut ko piebilst, es varu tikai pamainīt prezentācijas formā. Ja man izdosies, ja nē, tad ja izdotos būtu ļoti labi. Es parādīju tikai tiešām tā papildinot diskusiju, kas jau ir ļoti labi uzsākt, parādīt tikai pāris slaidus, kas faktiski nākamajos gados droši vien mums liks rīkoties nedaudz straujāk. Faktiski tās ir 2 lietas. Tā ir demogrāfijas tendence, kā jūs redzat. Tā situācija liecina par to, ka gan jauniešu skaits, un tas tajā vecuma grupā no 15 līdz 24, samazinās no apmēram 300, apmēram 50 tūkstošiem līdz apmēram 200-220 tūkstošiem nākamajos gados. Un tas kaut kā motivēs rīkoties, jeb radīs papildus stimulu ne tikai no abām pusēm droši vien jau, un arī, protams, arī valstī. Par to, ka tām izmaiņām nākamajos gados vai šobrīd jānotiek strauji. Mēs nevaram runāt par maziem kaut kādiem inkrementāliem uzlabojumiem vai pārvaldībā vai finansējumā, bet faktiski tā situācija diezgan radikāli ir attiecībā gan uz augstskolu, gan uz zinātnisko iestāžu koncentrāciju. Tam jānotiek ir diezgan strauji. Otra lieta ir to ir ekonomikas ministrija, tā kā tāda struktūra politikas veidotājs bieži uztvērs, kad ne tikai jānotiek, ne tikai tas, kad mainās piedāvājuma pieprasījumu, vai, teiksim, tā piedāvājuma puse paliek daudz ierobežot, tas ir jaunieši paliek daudz mazāk, līdz ar to pieprasījums pēc viņiem no uzņēmumiem pieaugs. Bet otra daļa ir arī struktūras pieprasījuma piedāvājuma maiņa tieši izglītības sistēmā. Mēs redzam to modelējot situāciju, ja mēs gribam vairāk būt bagātāka sabiedrība, vairāk uz ārējo pieprasījumu orientēta sabiedrība, tad ir nepieciešams daudz lielāks, daudz vairāk ir nepieciešami ir jaunieši ar izglītību dabas inženieru zinātnēs, STEM jomās, un mēs nerunājam tikai par kādu apstrādājušo rūpniecību, mēs runājam par zināšanām, par prasmēm, kas ir nepieciešams jebkuras tautsēmniecības nozares attīstībai. Un tas jau varbūt tāds kritiski redzot to, ka mums ir, zināmā mērā, veidojās šīs disbalans, pārprodukcija sociālais, humanitārais jomās, un šīs prasmes dabas inženieru zinātnēs ir iztrūkstošas. Protams, no otras puses arī apzināmies to, ka, lai kā mēs te stāstītu jau 6. gads, šis ir jau šīs prognozes mēs rādām pamazām. Protams, augstskolas arī ir dzirdējuši par šīm prognozēm. Augstākā izglītības padomē katru gadu mēs ejam uz augstskolām, sākam piedalāmies diskusijās izglītības zinātnes ministrijā, kad ir jānotiek
šai maiņai par labu STEM jomām. Tie ir varbūt tādi daži aspekti. No vienas puses, ja mēs to apzināmies, tad mēs apzināmies arī to, ka ja mēs šos cenšamies izprast, gan šīs demogrāfijas tendences kontekstā ar pieprasījumu, kāds būs un piedāvājumu darba spēku tirgu, tad mēs varam ja mēs saprotam reālo situāciju, tad tam ir jābūt pamatam turpmākai rīcībai. Otrs, protams, arī par augstskolu lomu runājot, nevar tikai, protams, atrisināt šo problēmu, šīs disproporcijas laika periodā līdz 20. gadam, bet arī mēs rādām arī ilgtermiņa prognozēs līdz 30. gadam atrisināt šīs disproporcijas mēs nevaram. Līdz ar to augstskolu loma ir daudz lielāka un, kas jau tika minēts, arī pieaugušo izglītības jomā. Saprotam, tās prasmes darba tirgu arī tiem, kas ir beiguši jau šobrīd un kādus gadus atpakaļ ir šīs augstskolu loma tieši pieaugušo izglītības jomā pieaugs. Un tas ir tas, varbūt, kas ir arī jāņem vērā, ne tikai studējošo jauniešu, bet arī tas ir līdzīgi, varbūt tāda analoģija nedaudz ir visai tai situācijai, ko mēs šobrīd izglītībā piedzīvojam. Tas ir tas pats, ko mēs piedzīvojam ekonomikā tikko. Šos dažus gadus atpakaļ, kur mēs cerējām, kad līdz ar tos jaunieši bija tā kā līdzīgi ekonomikā 2005.–2007. gadā iekšējais pieprasījums labs, respektīvi pēc analoģijas jauniešu daudz, darba tirgus ļoti bija arī ļoti labs, bet mēs pēkšņi redzam, ka tas nākamais posms ir, kad ir proporcija maiņai jānotiek, vai ekonomika tā kā, piemēram, ir transformējusies, jo jauniešu skaits pēc analoģijas ar izglītības jauniešu skaits samazinās. Līdzīgi, bet nākamais posms, ko varbūt arī Auziņkungs nedaudz pieminēja, ir jānotiek kvalitīvām izmaiņām arī izglītības sistēmā, tīri no kvalitātes, no piedāvājuma viedokļa. Tam ir būtiski jāuzlabos. Līdzīgi kā mūsu uzņēmēji nevarēs vairs konkurēt. Līdzīgi tikai kā tas bija 2005. gadā iekšējo jomās, kad kurš tur naudu net pakaļ, situācija ir klāta. To uzņēmēji pieprasījums arī pēc izglītības kvalitātes bija nedaudz vairāk konkurētspējas nosacījumi. Nav lai balstītas iekšējo pieprasījumu, bet tas ārējās pieprasījums, kas ir balstītas jaunu produktu tehnoloģiju izstrādē. Tas ir būtiski. Dažas lietas vēl pieminot skaidrs, kad arī pēdējās nedēļās arī bija iespēja pabūt arī ar dažiem kolēģiem arī klātsošiem auto universitātē, kas varbūt būtiski mums varbūt nav tik svarīgi to inženieru skaits vai STEM jomā studējošo skaits atgriežoties pie šī, bet svarīgi tomēr tā starpdisciplināra izglītība. Ne jau tikai inženieris kontekstā ar vadības prasmēm, kontekstā ar radošajām industrijām. Tas ir tas, kas starpdisciplināras studijas, piemēram, tas ir viens svarīgi. Kas būtu varbūt nākamajos arvien vairāk un vairāk jaunieši iesaistīt tādās programmās kā demo, kur ir daudz, kur faktiski mēs uzņēmēji, kad risina faktiski konkrētās studenti, konkrētās vajadzības, kas ir uzņēmums praktiski mācās, kā tas notiek. Pēc analoģijas ar auto universitāti ir radošās laboratorijas, tādas konkrētos prases, konkrētās, kas attīst jauniešos konkrētās prasmes, kas ir nepieciešams konkrētu problēmu risinājumos uzņēmumiem, vai pie augstskolas finansēt, augstskolām izveidots kaut kādos startup sauna, kā tas ir, vai akcelerators, kas ir faktiski mācību procesa būtiski sastāvdaļa. Tas tādas nianses, kas ir neizbēgams. Un tālas par tām jomām un tuvākajos mēnešos, kas mums arī būs prezentēts arī līdzīgas projektus tehniskajā universitātē. Tās ir tās neatraujamas izglītības procesa sastāvdaļas, kam ir kvalitīvi jāmēģinās. Tas daudz lielākas iesaistes, darba devēja iesaistes augstskolu un programmu un arī programmu pārvaldībā šīs izmaiņas nenonāks. Neviens kungi bija klausīties Auziņa kungu tēzes par nevēlam saprast, bet viņš aizsnāk par tiem oligarkiem, kas kaut kādā veidā uzņēmēji finansējums, kas tiek novirzīts kaut kādām programmām, kas nav varami, kas grūti bija izprast tās tēzes, bet, zināmā mērā skaidrs, ka nedrīkst pretnest izglītības sistēmu, mācību izglītību. Tas ir kritiski šo tie demokrātisko
tendenci un izglītības piedāvājumu pieprasījumu kontekstā tiešām darba devēju, es negribu teikt, diktāts, bet darba devēju izglītību ir nepieciešams programmu izstrādē. Vēl viens, varbūt nedaudz atbildot Danai par augstākās izglītības eksportu. Es domāju, fundamentāli tomēr ir tas, ka augstākā izglītībā ir jābūt svešvalodā. Ir angļu valoda, droši vien viņai jāienāk daudz vairāk. Arī tādā Alta universitāte, kur likās Somija arī slēgt maz sabiedrību, maz salīdzinoši maz cilvēku, bet Alta universitātē darba valoda, priekšēji darba valoda ir angļu valoda. Tas ir veids, kā piesaistīt studentus, ne tikai eksportu, tikai piesaistīt uz atsevišķu programmu bāzi, vai atsevišķu līgumu bāzi, bet faktiski tā ir darba valoda, ja mēs gribam pa zinātnes universitātēm, pa tehnoloģiju universitātēm, runājam nākotnē. Ir vienkārši, es neredzu citu veidu, kā piesaistīt mācību spēkus nākotnē un veidot pārvaldības modeli, neiesaist ļoti daudz profesionālus cilvēkus arī mācību. Tas ir, protams, grūti apzināties mazajās spēkai sabiedrībai, bet tas ir neizbēgami, ja mēs gribam piesaistīt vairāk. Ja mēs gribam, lai Latvijas un uzņēmumu internacionāli šveicīgi, tad tas piemērs, tas ir par to vakar izskanēja, ka Latvijas piemērs ir nopirkts uzņēmumu Somijā. Tas svarīgi, ka te latvieši uzstāta tehnoloģijas un viņi saprot ļoti labi angļu valodu. Tas ir būtiski. Un arī otrkārt, lai ārvalstu uzņēmumu investētu šeit un gribētu, lai būtās tehnoloģijas orientētās investīcijas, tad saprotam, ka mēs gribētu, lai strādāt mūsu jaunieši, kas runā tekoši perfekti angliski, vai viņi mācījušies šo, vai vismaz viņi ir tehnoloģijas attīkuši angļu valodu. Tas ir varbūt tāds, ja mēs gribam konkurēt spējīgi sabiedrību. Paldies! Tālāk dienas kārtībā ir prezentācijas, bet mums jālūdz visus referentus iekļauties 7 minūtēs vienu prezentāciju. Un man pašam prezentācijas vairs tika pavisam kā pirmoties Kiru Solovju, Latvijas studentu apvienības prezidents. 7 minūtes. Sapratīsiet, ka laiks ir beidzies. Vasaras sākums ir brīdis, kad visi studenti par spīti jaukajam laikam ķerās klāt pie kaut kāda veida savu mācību gadu nopaļošanas. Reizi 3, reizi 4 gados tie ir noslēguma darbi. Un noslēguma darbi arī ir būtiska lieta, būtisks elements mūsu Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Tāpēc, manuprāt, ļoti atbilstoši un prezentācija par to, vai studiju noslēguma darbi ir domāti akadēmijai vai biznesam. Latvijas studentu apvienība, tā ir tā vieta, no kurienes es nāku un ko es šobrīd pārstāvu. Mūsu mērķis, protams, ir pārstāvēt Latvijas studentu intereses. Es esmu Latvijas studentu apvienību prezidents, man ir arī pabeigts maģistra grāds, tā kā savā ziņā varbūt zinu, par ko es runāju. Un visam pa virsu, man ir bijis tas gods gandrīz 3 gadus būt vienam no Boloņas procesa ekspertiem Latvijā. Prezentācijā, protams, tiek paustas personiskais viedoklis, lai interesantāk. Šo bildīti, es domāju, lielākā daļa klātsošo zina. Tas ir paņemts no bišķi lielāks bildīts, bet tas nav nekas jauns, protams. Bet man ir jautājums jums klātsošajiem. Paskatieties uz šo bildīti. Es gribētu, lai jūs pasakat, jūs paceļat roku uz šādu jautājumu. Vai konkrētajā brīdī, kuru es rādīšu ar roku, cilvēkam ir jāspēj veidot noslēguma darbi. Tātad sāksim ar augšu šeit. Lūdzu, paceliet roku tie, kas domā, ka šajā brīdī cilvēkam, ja viņš ir šajā vietā, būtu jāspēj veidot noslēguma darbi. Ok, labi. Turiet augšā.
tie, kas domā, ka arī šeit ir jāspēj veidot noslēgumu darbu, pārējie nolaižam. Ok, šeit. Labi, te pa vidu šitiem ziliem kvadrātiņiem, taisnstūriem. Un te pašā sākumā. Labi. Tagad cits jautājums. Kurā brīdī cilvēkam būtu jāmāk pētīt? Atkal sākam šeit. Ok, te. Šeit. Pa vidu. Un šeit. Ok. Paldies. Uzsvars šajā prezentācijā man, protams, ir uz to, ka liela daļa noslēguma darbu, ne tikai Latvijā, bet arī mūsu reģionā vispār, ir nekvalitīvi. Tāpēc, ka iemācās pētīt tikai tie, kas to grib paši iemācīties. Diemžēl augstskolās tam tiek pievērsta ļoti maz uzmanība. Ja tas tiek pievērsts, tad tas vairāk ir šajā te reģionā, bet šeit tas tiek atstāts galīgi novārtā. Nu, kā tad sastāv akadēmiskais bakalaurs, tāds tipisks akadēmiskais bakalaurs? No principā šādām 4 daļām. Obligātajā daļā mums ir tādas lietas kā nozares kursi, kas ir ļoti forši un ļauj mums apgūt vispārēju informāciju par mūsu nozari, ko mēs studējam. Tur gan iekšā obligātajā daļā mūsdienās, runājot par Latviju konkrēti, ir ieliktas arī dažādas citas lietas. Ir civila aizsardzība, ir dažādas dzīvnieku un dabas mīlēšanas nodarbības, kas visiem ir obligāti jāapgūst. Un citas dzīves mācības, kurām, manuprāt, vieta ir vidē izglītībā. Kāpēc? Pirmkārt, tu apgūst visi vienalga, vai tu mācies ekonomiku, vai tu mācies fiziku, vai tu esi mākslinieks. Bakalaurā šo mācās visi vienu un to pašu. Ir bezjēdzīgi to likt iekšā augstākā izglītībā. Turklāt, ne visi aiziet uz augstu izglītību, un ne visiem ir jāiet uz augstu izglītību. Ne visiem tas ir vajadzīgs. Līdz ar to vidē izglītībā būtu īstā vieta, kur šo mācīt, lai lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji iegūtu šīs valdības prāta un saimnes prāta tik ļoti nepieciešamās prasmes. Obligātā izvēles daļā ir specializācijas kursi, kas ļauj cilvēkam iegūt kaut ko nedaudz konkrētāk specializēties savā nozarē, jau bakalaurā, kas ir labi, un tā tam arī būtu jāpaliek. Brīvās izvēles daļa mums dod iespēju starpnozaru sadarbībai, kas nākotnē būs ļoti vitāli svarīgi, lai izstrādātu kvalitatīvus noslēguma darbus. Tad, protams, mums būtu pētniecības metodika akadēmiskajā bakalaurā. Taču, diemžēl, kā es teicu, tā akūti trūkst mums reti kurā akadēmiskā bakalaura programmā, nemaz nerunājot par pārējiem bakalauriem, protams, ir kaut kāds kurs par pētniecības metodiku. No savas pieredzes un savu kolēģu pieredzes var teikt, tas kurs, kas saucās bakalaura darbs, ir vairāk formāls nekā pēc būtības. Līdz ar to bakalaura darbu studenti izstrādā pēc parauga. Šeit ir paņemts no Latvijas Universitātes prasības noslēguma darbu izstrādāšana aizstāvēšanai. Ko students dara, kurš nav iemācījies? Kā pareizi veikt pētniecību? Viņš paņem šo te sarakstu, viņam ir paraugi, viņš paņem nokopē titulapu, ieraksta savu vārdu, nu nevis veids akadēmisku negodīgu darbību, bet paņem no parauga, vienkārši tur rakstīts Jānis Bērziņš, tur darbs par kaut ko, vienkārši no šāda te dokumenta. Saraksta anotācijas, saraksta tur atviet, nu, piemēram, students ir uztaisījis atklājumu. Visi māk rakt, nu ne visi māk, bet visi zina, ka var rakt zemi ar lāpstu. Students izdomā, bet var ar kāju, viņu bišķi tā kā iebakstīt iekšā, tad ir ērtāk rakt. Viņš domā, rakstīšu par to bakalaura darbu. Viņš uzraksta pēc kārtas, viņš iet, uzraksta anotāciju, rokam, satura rādītāju uztais beigās, jo to vienkārši fiziski grūti uztaisīt. Ievads, nodaļas, rezultāts, secinājumi, 10. punkts, izmantot literatūru. Un tā viņš sāk domāt, ko es esmu izmantojis? Netipiska situācija. Un ko dara? Aiziet kaut kur uz biblioteku, uz Google, atrod grāmatu par zemes rakšanu, saka pa iekšā. Diemžēl tas ir tas, kā tas notiek. Bet pareizs noslēguma darbs. Jau 7 minūtes. Dievs. Pareizs noslēguma darbs mums būtu tad, ja mēs varētu pētniecības metodiku cilvēkiem iemācīt jau 1., 2. vai 3. semestrī bakalaurā. Tad cilvēkam rastos izpratni par studiju kursu nozīmi, un viņš varētu izstrādāt kvalitatīvu darbu, kas neapšaubām novestu pie pētniecības. Noslēguma darbam ir jābūt liederīgam, viņam ir jābūt
pētnieciskam, ar šo domājot pētniecību plašākajā nozīmē. Varbūt būtu jāaizliedz tādi noslēguma darbi, kas nedod pienesumu kādam kaut kur. Vienalga, vai tas ir bizness vai akadēmija. Un runājot par biznesu un akadēmiju, šeit ir tātad divas sadaļas. Kam mēs rakstam noslēguma darbus? Akadēmijai vai biznesam? Akadēmijai ir forši rakstīt darbus, ja jums sakrīt intereses ar kādu profesoru, ar kādu mācību spēku, ar kādu virzienu, kurā darbojas Latvijas augstas izglītības institūcijas. Ja nē, tad profesori gadās, ka uzspiež sev vēlamu tēmu. Jums ir grūti atrast vadītāju savai sirds tēmai, par ko jūs tiešām gribat rakstīt. Un kā sāk pētīt jaunu nišu, taisot darbu akadēmijas, tā arī nās saprat. Biznesam taisot darbu. Biznesa cilvēki nevienmēr ir lietas kursā par tām pamatprasībām, kāda ir jāizskatās tam akadēmiskajam darbam. Ja biznesa viļas studentā, teiksim, students pieviļ neievēro termiņus, neizdara kaut ko, kas biznesam noderīgi, tad bieži vien biznesa cilvēki arī kļūst vienaldzīgi par šo studentu noslēgumu darbu un palaiž to visu novērtā. Taču labās lietas, ja mēs taisam darbu biznesam, tad šis darbs var būt kādas problēmas risinājums priekš biznesa. Tas var būt arī jauna biznesa iespēja. Un tā varētu būt atbilde uz to, kā uzsākt pētīt jaunu nišu, piedāvāt to biznesam. Un noslēdzošie slaidi, kāpēc tad sākt pētīt vispār nepieprasītu nišu? Neviens negrib, akadēmija neinteresē, nevaram atrast vadītāju. Un šeit man ir tāda kustīga bildīte, ko liela daļa no jums droši vien redzējuši, bet daži varbūt nav. Tas ies apmēram minūti. Tātad, tajā brīdī, kad jūs pabeidzat vispār izglītību, ja, jūs dabūnat kaut kādu izglītības apjomu un studējot bakalaurā, jūs iegūstat nedaudz vairāk konkrētā virzienā, maģistras vēl konkrētā virzienā. Un ja jūs pētat to savu jauno nišu, jūs galu galā nonākat pie tā, ka jūs esat izpētījuši visu, kas šobrīd ir zināms, ieguvuši tās pārējās zināšanas. Un tad jūs varat doties tālāk un iegūt kaut ko jaunu. Un tā, protams, ir doktorantūra, bet mēs labprāt to redzētu arī maģistrantūrā, vai ne? Kāpēc ne? Vai arī bakalaurā. Lūk, tātad tā ir jēga no tā, ka mēs pētam kaut ko jaunu. Paldies jums! Paldies par iedvesmojošo pirmo referātu. Tālāk vārds Ritai Majorai Kampernovai, Svetbanka personāla atlases centra Latvijā vecākajam speciālistam. Tā, nu tā es saprotu, ka man arī galva solīja cauri tam, ko es šodien gribētu pateikt. Tad mani sauc Rita. Man ir liels prieks jūs šodien šeit satikt un uzņemt, un faktiski runāt tāds īpašs autorijas priekšā. Pat arī vēl atceros savus studentu gaitas, netiks nemaz ar sen. Tad šodien faktiski es esmu šeit, lai dalītos ar tādu mūsu kā bankas pieredzi sadarbībā ar studentiem, sadarbībā ar augstskolām. Ļoti labprāt pastāstīt par mūsu Svetbanka akadēmijas studentu attīstības programmu, kas ir tas veids, kā mēs strādājam ar jauniešiem. Bet jāsaka, kāpēc es šodien uzstājos un kāpēc man arī dots ir tāds gods, tad faktiski jāsaka, man ikdiena jau pēdējo 5 gadu un vairāk gadu garumā ir kopā ar vadītājiem pieņemt šo te izvēli vai palīdzēt viņiem pieņemt izvēli, nu kas tad būs tas mans jaunais komandas dalībnieks. Jeb tātad atlasīt darbiniekus dažādiem uzņēmumiem un šobrīd kā bankai. Un tad man ir tā unikālā arī iespēja, kad es sēžu un redzu šīs abas puses. Es redzu, kas ir tās biznesa prasības, kas ir tas, ko vadītājs sagaida, kas ir tas, ko biznesa vide sagaida, ko uzņēmums sagaida, un es redzu arī šo te otru pusi, kas tad ir šie te jaunieši, un ne tikai, protams, jaunieši, bet kas ir cilvēki, kas nāk uz šīm te pārunām, un kas varbūt, ja mēs runājam arī par tādu studentu, nu kas ir tās lietas, kas varbūt viņam pietrūkst. Un tad šodien padalīšos par tādām savām atziņām, nu, tādā galopa tempā, ja? Tad iesim tālāk, es jau arī minēju, ka tātad mums ir šī Svetbanka studenta attīstības programma, un es varbūt īsumā, kā mēs vispār līdz tādai nokļuvām, tad droši vien arī jūs esat dzirdējuši, nu, es pieņemu arī no studentiem, ka es gribu iegūt pieredzi, ja, bet man neviens nedod darbu, un tad to es nevaru iegūt šo pieredzi, ja. Es arī ar to esmu dzirdējusi un saskārusies, un es atkal varu teikt arī no otras puses, kad uzņēmumam arī ir skaidrs prasības, ko viņi vēlas, un nevienmēr mēs varam šīs prasības apmierināt, ja, tātad no darba tirgus. Un tad, nu, tā kā domājot par, nu, risinājumu tātad
šīm te divām pusēm, tad mēs esam jau vairāk kā pusotru gadu. Mums bankā ir tāda attīstības programma priekš studentiem, un tad pavisam izejot cauri īsumā, kas tas ir, tātad sākotnēji, tā ir prakses iespēja studentam, un jāsaka tā, ka gan akadēmiskās izglītības ietveros, gan praktiskās un profesionālās izglītības ietveros ir vairākas profesionālās prakses vajadzības, un ko nosaka gan augstskola, gan paši jaunieši izvēlas. Tātad praksa, kas ir nepieciešama, lai papildinātu savas teorētiskās zināšanas. Tātad diezgan klasiski. Studenti tad mūsu programmas ietveros tie ir 2 mēneši, kad, teiksim tā, studentam ir jāaiziet prakse. Mēs viņam uzticam kādu struktūrvienības ietveros kādus pienākumus, tātad tie ir parasti kādi vienkāršāki pienākumi, tehniski darbi, darbs ar datoru, dokumentiem un tā tālāk. Tātad klasiski vienkārši darbi, kad students var iepazīt organizāciju, saprast, ko šī struktūrvienība nodarbojas, ja, bet, praksa ir gana īsa, lai, teiksim, gūtu tādas dziļākas zināšanas. Tad ar mērķi, teiksim tā, strādāt un varbūt pašiem dot savu ieguldījumu un veidot šo savu nākamo potenciālo darbinieku, tātad šīs Svetbanka akadēmijas ietveros mēs jauniešiem piedāvājam uz pusslodzi, elastīgā darba grafikā, tātad turpināt savu sadarbību ar banku, ja, bet uzņemoties jau sarežģītākus pienākumus, esot klāt, tātad aktīvi atbalstot komandu, esot klāt projektos, veicot dažādus pētījumus organizācijas ietveros, nozaru pētījumus, tātad primāri atbalstot biznesu viņu ikdienas darbā. Ja? Tātad tas, ko studenti gūs no šīs pieredzes, ir faktiski iespēja būt organizācijā, tātad strādāt kopā ar jomas profesionāļiem, gūt dziļāku ieskatu gan struktūrvienības, teiksim, darbā, gan vispār par tādu biznesa vidu un tā tālāk, un gūstot ļoti daudz dažādas vērtīgas prasmes, kas ir gan sadarbības prasmes komandā, gan, teiksim, vispār prasme diskutēt, prasme veidot attiecības, tāpat jauni kontakti, tātad ir gan daudz vērtīgu lietu. Un kas faktiski mums kā bankai šajā te procesā ir tas mūsu iegūms, ka mēs tiešām dabujam iepazīt šo te jauno potenciālo kolēģi. Viņš jau ir iekļāvies komandā, komanda viņu zina, sadarbības, ja izveidojas, protams, laba. Tātad tas ir tāds faktiski resurss mūsu nākamam darbiniekam. Ja? Un tad, protams, tas scenārijs tālāk ir vai nu tad šai te akadēmijas programmai sako šis darba piedāvājums, ja? Kas ir mums arī banka, ir liela organizācija, un jāsaka arī šīs te vakantās amatvietas ir gana daudz. Tad tās ir iespējas arī šiem te jaunajiem speciālistiem tad turpināt savus darba gaitas jau iepazītā organizācijā. Un tātad, vai arī, teiksim, ja šobrīd nesako darba piedāvājums vai nav konkrētam studentam tiešām vēlams un atbilstoši šīs te iespējas, tad ir iespējas šo te praksi turpināt, iespējams citas struktūrvienības ietveros, iespējams citā formā, iespējams citā slodzē un tā tālāk. Lai gūtu ieskatu, kā tas izskatās, tātad tas ir tāds gan atraktīvs process, kas varbūt iekļauj, viens ir tas tātad šīs Svetbanka akadēmijas programma, tā ietver, ka kopā ar prakses vadītāju tiek izvēlēta arī tāds mērķis, jeb tēma, tātad kas tad būs tās zināšanas un prasmes, kas tiks apgūtas, pie kā tiks strādāts, kas būs tas pienesums. Un tātad programmas noslēgumā ir arī tāda, teiksim, aizstāvēšana, ja tā varētu teikt, kas notiek pie apaļā galda, klātesot arī kādam no valdes pārstāvjiem un personāla vadības komandas un tā tālāk. Tātad tā ir tāda iespēja tiešām gūt plašāku kontaktu loku. Pie tam tātad programmas ietvaros arī iespējams izpētīt kaut kādu sevi interesējošu tēmu, kas tā kā sasaucās arī ar mūsu iepriekšējā runātāju teikto. Tātad, bet, protams, ka te ir runa par tādu biznesam vērtīga pētījuma veikšanu. Ja? Tātad tā. Ja mēs tā kā paskatāmies, ko mēs šīs programmas ietvaros esam izdarījuši, tad faktiski, ja mēs rēķinām, ka katru gadu prakses Svetbanka iziet ap 200 studentu, tad šajā te periodā, kas ir nedaudz mazāk kā 2 gadi, tātad mēs esam izaudzinājuši 27 akadēmijas studentus. Ja? Es arī esmu ieskicējis, kas tad ir tās skolas, no kurām mūsu šie akadēmijas studenti ir nākuši. Ja? Droši vien varat atpazīt arī savas pārstāvētās mācību iestādes. Un tad faktiski 51% no šiem te studentiem ir saņēmuši darba piedāvājumu Svetbanku, un šobrīd ir mūsu kolēģi. Ja? Tad pavisam reāls iegums gan mums kā organizācijai, gan šiem te jauniem speciālistiem. Un par jomām runājot, tās ir 7 minūtes, tad pavisam ātri, jā. Tad es ieskicēšu jomas, kurās mums ir iespēja iziet šo Svetbanka akadēmijas programmu, ir gan darbā ar klientiem, tad tas būtu gan filiālēs, gan kontaktcentrā, gan darbā ar uzņēmumiem, kas būtu mūsu, teiksim, tā lielie uzņēmumi,
kas jauniem studentiem tiešām, kā saka, paver acis uz to plašāko biznesa vidi un spektru, un tas ir gan iespējas būt kopā un iet uz tikšanos ar šiem te uzņēmumu klientiem, gan izstrādāt kāds nozaru pētījums, gan prognozes tā tālāk, kas ir interesanti gan mums kā biznesam, gan viņam kā studentam. Joms ir dažādas, protams, arī atbalsta struktūra vienībās, personāla daļā un mārketingā un analīzes un plānošanas jomā, tā kā tās iespējas ir gana plašas. Un es saprotu, ka mums tā kā īsti vairs laika nav, bet varbūt es iepriekš minēju, ka tātad ir lietas, ko es sežot pārunu telpā un arī, kā saka, vadot pārunas ar studentiem, tas, ko es redzu, kad ir kaut kādas lietas, kas pietrūkst. Varbūt dažkārt, lai tas lēmums būtu par labu konkrētajam kandidātam. Un tad šodien nepietiek tikai ar labu augstskolas diplomu vai ar labu CV, teiksim tā. Ir ļoti daudz lietas, kas papildus tam, ko mēs ņemam vērā un ko mēs skatāmies un vērtējam. Mūsu organizācijā tās ir mūsu pamatvērtības, tātad, kas tiek piemērotas un skatītas katram kandidātam, kurš vēlētos iekļūt šajā organizācijā un dot savu pienesumu. Un tā ir vienkāršība, atvērtība un atbildība. Laika lielām diskusijām nav, tāpēc es nejautāšu, bet, kā saka, pastāstīšu, ko mēs saprotam. Tātad, mēs esam servisa organizācija, mēs esam organizācija priekš mūsu klientiem, tāpēc mēs arī savā ikdienā esam vienkārši, saprotami, draudzīgi, nepiespiesti un gan elastīgi. Ja mēs runājam par atvērtību, tad mēs esam orientēti uz sadarbību, un šīs sadarbības prasmes ir ārkārtīgi būtisks vispār, teiksim tā, būšanai biznesa vidē un pielāgošanās arī šīm te mainīgajām biznesa vidas prasībām. Tad tā ir arī, tas ir godīgums, paužot savu viedokli, un tātad arī tāda atvērtība jaunām idejām un inovācijām, un nestagnēšana. Un, ja mēs runājam par atbildību, tad pamata lietas, ka tiešām, ka mēs esam uzticami savam klientam, gan savam sadarbības partnerim, gan saviem kolēģiem, izpalīdzīgi, mērķtiecīgi, un tātad turam savus dotos solījumus. Un ātri iziešu cauri, tātad, kas vispār ir tās lietas, ko biznesa vide sagaida šodien no darbinieka, no potenciālā darba ņēmēja. Tas ir, kā es minēju jau iepriekš minēto, ne tikai labā izglītība un pieredze, tā ir arī tāda enerģija, tā ir tāds briedums, kā saka, sava dzīves uzkrātā pieredze, savas atziņas, teiksim, tāda emocionālā inteliģencija, tā varētu teikt. Tad mēs arī ļoti gribētu saskatīt tiešām tādu mērķiecīgu, gan izvēloties savas studijas, gan darba vietas, kad, teiksim, mēs jūtam šo uz mērķi orientēto personību, kā, protams, arī tādu lojalitāti, ja, nevis es te nākšu un paostīšu gaisu un tieši tālāk, bet mēs sagaidām tiešām, kad es nāku ar mērķi dot ieguldījumu, ar mērķi arī parādīt sevi un sasniegt arī organizācijas mērķus. Un arī Sandra Lāts šodien jau ieskicēja, tātad, kad arī pasaulē izglītības censoņi runā par šīm te kritiskajām prasmēm, kas šodien ir ārkārtīgi būtiskas biznesa vidē, un es tam absolūti varu piekrist, un tātad izejot cauri, tiešām tā ir par šīm te vairāk soft tiešām pusēm, tā ir par prasmi sadarboties, prasmi veidot kontaktus, argumentēt, diskutēt, prezentēt, tātad šīs te svarīgās savas komunikācijas prasmes, kā arī, protams, tā ir strateģiskā domāšana, spēja apstrādāt lielu informāciju, spēju kritiski izvērtēt informāciju, analizēt informāciju, kā arī, neejot detaļās, tā ir tāda faktiski paša motivācija un paša atbildība par savu darbu, par savu virzību, ja, un tātad par savu mērķu sasniegšanu. Tātad, jā, un faktiski tādos lielos vilcienos tas no manas puses. Paldies! Paldies Ritai Majorai Kampernovai, tālāk vārds Andrim Vanagam, SIA sakrita direktoram, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklim. Labdien! Laikam būs jāpliek pie šī slaida un tālāk nebūs laika. Mans vārds ir Andris Vanaks, es vadu 4 rūpnīcas, strādāju arī Skandināvijā, kaut kur citur, un tādā lidojumā ieskrēju šeit, lai tālāk kaut skriet tālāk. Īstenībā šeit daudz studentu, vismaz pēc 6 vecuma, tā izskatās. Kāpēc jūs esat šeit? Kāpēc jūs neesat ārā un nepelnat naudu? Jūs varat pateikt? Man liekas, ka nē, vai jā. Es droši vien, es tā domāju pie sevis, jūs esat šeit tāpēc, ka jūs šeit iegūsiet kaut ko vairāk, lai pēc tam pelnītu naudu. Līdz kamēr jūs vienaldi šodien jau pelna naudu.
Un man liekas, tā ir galvenā atbildība un jautājums un atbilde par to, kāpēc mēs studējam. Un kāpēc mēs nevis tanīs 5, 4 vai cik tur 7 gadus neesam darba tirgu, nepelnam naudu, netaisam karjeru un nekļūstam par labākajiem savā profesijā. Un tāda ir atbilde un tāda ir prasības no universitātes. Mums visiem ir šodien jāprasa savām universitātēm, savām skolām, ka tad, kad es beigšu skolu, vidusskolu, vai tad, kad es beigšu augstskolu, es gribu pelnīt naudu, savādāk nav jēga. Mēs varam būt mākslinieki, bet vienalga arī mākslinieks pelna naudu. Un jums ir jāprasa no augstskolas tas, lai ejot ārā pie darba devēja ar to CV, kas jums būs pēc tam uz rokām, ar to, kas jums būs prakse, ko jūs būtu izgājuši, lai darba devējs jūs liek iekšā nevis par trešo tehnologu, laborantu, bet lai viņš dod jums uzreiz liek iekšā pie tā, kas taisa augšā un uzlabo darba devēja ilgtspēju un konkurētspēju. Tāda ir vajadzība pēc jums. Un, lai to sasniegtu, jums ir jāprasa jūsu augstskolai, dodiet praksi, jums ir jāprasa jūsu augstskolai, dodiet man to, ko es nevaru dabūt tāpat viens pats strādājot ikdienā darbā. Par sevi es visu balstu uz savu pieredzi. Savā laikā, kad mācījos vidusskolā, tas bija padomju laikā, es sapratu, ka man būs jāiet armijā, nav variantu. Bet, lai es iet armijā un es negribēju iet kaut kur skriet un kaut ko, būt vienkārši kājnieks, tad es izdomāju, ka es mācīšos vidusskolā par šoferi un mācīšos vidusskolā par kinomehāniķi, lai izejot ārā no vidusskolas, es nebūtu nevis pliks vidusskolnieks, kurš iet armijā kaut kur dara un drasē, bet kurš iespējams sēž un vadā oficieris. Tāpēc, ka es gribēju būt vieglāk strādāt. Man nebija variantu. Un tāpēc es savā laikā, un tas ir arī jums jādomā, arī par gan augstskolā, gan skolā, ka jūs ejat ārā no skolas, kādas kārtas ir jums kabatā. Vai tieši jūs esat labāks par to, kas jums sēž blakām? Kāpēc man būtu tevi jāpieņem darbā, nevis to, kas tev sēž blakām? Kas ir tev kabatā? Kāds ir tavs zināšanas? Kāda ir tava pieredze? Par augstskolu tas pats. Es gāju augstskolā, es studēju, jūs redzat, esmu ķīmiķis un diplomēts inženieris, ķīmijā un ķīmijas zinātņu maģistrs. Bet es šodien vadu lietas, kuras ir uzņēmēja darbība. Es neesmu vairs šodien ķīmiķis. Un man neviens nemācīja augstskolā neko par uzņēmēja darbību. Es mācījos no 90. gada augstskolā un iegūšos 3 diplomus. Es to dabūju no dzīves. Un tādā brīdī, kad man bija iespēja kļūt vai manu A4 lapu piesaistīt investors un izveidot uzņēmumu, kur šodien ir tuvu 20 miljoniem apgrozījumu eiro, tad es jau tādā laikā sapratu augstskolā, ka man augstskolas laikā jādabūna kabatā kārtis, kas uzlabos mani darba tirgu, kas mani nopirks, manas zināšanas. Un tāpēc es mācījos augstskolā un paralēli strādāju un funkcionēju, lai būtu labāks par to, kas man ir blakus. Jums ir tieši tas pats. Ja mēs runājam par augstskolu, ar ko te jūs esat labāki? Kāpēc manus bērnus jāsūt pie jums? Vai es gribu, lai viņš ir pēc tam bagāts? Un vai es dabūšu jūs augstskolā to viņa zināšu, to skills, lai viņš nākot ārā spētu būt labākais? Tā jums ir jāskatās, kāpēc ir jūsu augstskola vajadzīga. Manuprāt. Globalizācija. Šodien, kurš teikt, tāpēc, ka es esmu sakret latviešu uzņēmums, tāpēc jūs mani pirksiet, taču nē. Es konkurēju ar visu pasauli. Lielākie man konkurenti, 99% globāls, mega globāls kompānijas, kur iespējams viņi nopērk pilspaus oficā tik, cik es iespējams ielieku visās 4-5 valstīs marketingā. Tas ir nesalīdzināmas lietas, ar ko es konkurēju, bet mani atpazīst, un es strādāju, un mani ņem, un es esmu lielākais tirgusdaļu turētājs visās Baltijas valstīs. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav variantu. Man jākonkurē, man jācīnās, un tad arī man ievēros. Un ja mēs domājam, ka mēs esam Latvijas universitāte vai Latvijas izglītības, nevis Latvijas universitāte, es negribēju kaut ko konkrēti, bet Latvijas izglītības iestāde augstākā, un tāpēc es esmu krutāks, nē, garām. Jūs esat labāk tikai tāpēc, ka jūsu absolventi pēc tam spēj pelnīt naudu, būt labākie savā profesijā, jebkurā valstī, jo šodien mēs dzīvojam bez robežām. Ķīmija un zinātne arī nav robežas.
piemērīšu, man patīk. Izpratni par lietām, kas šobrīd nav tieši saistīts ar to iepriekšēju teicu, ar konkrētu nozaru nākotnē būs īpaši svarīgi, un tas ir šodien jau svarīgi. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir pamatzināšanas tieši eksaktajos priekšmetos. Tas nodrošinās laika ietaupījumu, lai cilvēkam pētot jaunākās tehnoloģijas nav jāmācās ķīmijas pamati. Un pēc tam vēl ķīmija tā ir internacionāla, ķīmijā nav valodas. Un nākamā, otrs svarīgs zināšana bloks jau šodien ir tieši sociālās prasmes, pazīstams kā soft skills. Zinātnieks, biznesmenis un darbinieks vairs nespēja zināt visu, un izteikti svarīgi kļūst spēja sazināties, sapraties un sadarboties. Iespējams, tāpēc es esmu šodien vadītājs, tāpēc, ka es mācēju, kādreiz iemācījos sadarboties, komunicēt, nevis tikai jaukt kopās lietas. Svarīgs būs arī citas soft skills, arī šodien. Godīgums, uzticamība, iniciatīva, līderprasme, augsts kvalitātes standarti, precizitāte. Jāņem vērā, ka tirgus vairs nav tikai vietējā mēroga, toties citās valstīs uzticība un atklātība ir svarīgākie aspekti, lai vispār ar tevi strādātu. Mums ir blakus Skandināvija. Es domāju, ka mēs katrs esam bijuši Skandināvijā, zinām, ko tas nozīmē. Ka mēs nevaram ar šodienas mūsu funkciju aizbraukt uz Skandināviju un iekarot to tirgu. Tur jābūt godīgam, atklātam. Ja tu nevari izpildīt pasūtījumu, to tas ir jāsaka. Nevis to apsauku tu izpildīsi, un pēc tam tu nevari neko izdarīt arī cauri tev. Tu vari aizmirst to tirgu. Piemēram. Un šīs vērtības nevar sākt mācīt tikai augstskolā vai valsts ieņēmuma un dienesta apciemojumā. Šīm lietām ir jāvies cauri visam mācību procesam, un skolai, skolotājiem un sabiedrībai ir jābūt tam par paraugu, arī augstskolās. Svarīgi ir arī speciālisti spēja izprast biznesa pasauli, mācīt savu ideju pārdot gan pircējiem, gan pasūtītājiem, gan priekšniekam. Uzņēmumiem ir nepieciešams speciālists, kur spēj ātri, apgūt jaunas tehnoloģijas, uzņemties patstāvīgu darbu un atbildību par arvien sarežģītākām tehnoloģijām. Tirgum ir nepieciešami cilvēki, kur nebaidās ķerties klāt problēmai un to risināt. Ko darīt studentam? Ko darīt? Kāpēc mēs studējam? Kāpēc mēs tērējam savu laiku kaut kādā augstskolā? Priekš kam? Pelnam piķi. Bet nē, mēs ejam uz valkot, mēs zinām, ka mēs pēc tam pelnīsim vairāk nekā tas džeks vai dāma vai mans klasbiedrs, kurš tikmēr strādāja tos 5 gadus. Ja tas ir tā, mācamies. Ja ne, tīnamies no tās augstskolas. Un ja mēs prasīsim, būs arī piedāvājums. Bet ja mēs neprasīsim, jums neko nepiedāvās. Ko darīt profesoram? Manuprāt, viņa nav variantu. Jāmaus riņķī pa uzņēmējiem, kuram tā pārdot to savu produkciju, un tā produkcija students. Jāmaus riņķī, jāstāst, man ir labākie studenti, man ir labākie šitie te, pērc viņus, un ja es spēšu to pēc tam nokomunicēt ar sabiedrību, ka es kā labākais profesors savā augstskolā spēju pārdot savu produktu, savu studentu darba ņēmējam, tad es to uzzinot, sūtīšu savu bērnu tieši pie tā profesora studēt. Tāpēc, ka viņam ir pieredze, viņš parāda, ka viņa absolventi pelna naudu. Ko darīt uzņēmējam? Protams, viņam ir svarīga augstskola, protams, viņam ir svarīga sadarbība, bet viņš darbosies tikai tad, ja viņš redzēs jēgu no tā visa. Un kas ir vēl svarīgi, ka man bieži prasa, Andri, bet jā, tu te daudz runā, bet saki, bet cik tad tos tehnoloģus vadīt pēc 5 gadiem? Es saku, es nezinu, kā es varu zināt, kas man būs pēc 5 gadiem? Man liekas, man vajadzēs vēl 10, bet iespējams man nevajadzēs nevienu vairāk, jo tehnoloģijas attīstās. Un tad brīdī es pirkšu tad brīdī to, kas būs tad brīdī pieejams darba tirgu, paprasiet jebkuram uzņēmējiem. Ja viņam vajag rītā pirkt jaunu mašīnu, viņš viņu nopirks, viņš neskatīsies, viņš atradīs to lētāko un vajadzīgo, ne lētāko, bet vajadzīgo, piemērotāko, līdzīgi ar visu pārējo. Čik? Paprasiet, pēc tam jums aizsūtīs prezentāciju, čik? Ieguvumi. Ja tā būs valsti ieguvumi, te arī valsts pārstāvi ir. Ja mēs sadarbosimies un spēsim augstskolā radīt lietas, kuras pēc tam ieviest ražošanā, pie manis ražošanā, nākat ieviešat pie manis lietas ražošanā, es viņas ieviesīšu, tad valstī būs labums no tā, tāpēc, ka es maksāšu vairāk nodokļus. Valstī nekas cits nav vajadzīgs, viņam vajadzīgs ir piķis, un tas piķis nāk caur nodokļiem. Un jo vairāk pie manis kaut kas tiks ražots, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, tā katrai tai valstī būs vairāk nodokļi. Paldies. Paldies Vanaga kungam par atraktīvo un arī provocējošo uzstāšanos. Un tālāk vārds Jānim Rimšānam, Liepājas universitātes rektoram. Mums tad būs atlikušais laiks jāsadala Rimšāna kungu.
darbu, bet es gribēju teikt tā, ka 7 minūtes, un es pievērsīšos vienam jautājumam, kas īstenībā ir svarīgs dažādās nozīmēs, viņš izskan dažādās auditorijās, bet ir viena svarīga, tā sakot, tēma, kura ir redzeslokā pulcējoties šeit kopā. Principā man radīja šodien gandarījumu lielu tas, ka beidzot ir arī vairākas reizes jau paziņots par to, ka arī reģionāls vajadzīgas augstskolas, tas ir viens, jā, tas ir pirmais, bet ko tad darīt reģionā, lai varētu vispār šī augstskola attīstīties un pastāvēt. Es, protams, stāstīšu par savu individuālo pieredzi. Tas nozīmē to, ka manas šīs domas nav saistīts ar to, ka tas ir universitātes viedoklis. Ja ņemam tātad par šo te nosaukumu, tad ir arī apakšnosaukums akadēmiskais un profesionālais. Un šī tēma, kur es minēju, pirmā tēma, kas bija saistīta ar to, ka tomēr reģionā augstskolai vajadzētu pastāvēt, nākamā tēma ir, kādā veidā viņai vajadzētu pastāvēt. Vai vajadzētu pastāvēt profesionālai, vai arī tīri akadēmiskai, vai arī apvienojot šos te divus. Bieži vien šis strīds par to, vai viņai jābūt tātad akadēmiskai, vai arī tikai attiecīgi profesionālai. Bieži vien tas ir tā tēma, kas tagad varētu būt aktuāla dažādos veidos. Es stāstīšu par šīm te saturā minētām sadaļām, bet pirmā sadaļa ir saistīta ar to, ka tā ir mūsu pieredze, kas saistīta ar dažādu veidu tādām iespējām realizēt sociālā fonda projektus, un šie sociālā fonda projekti, viņi bieži vien ir saistīti ar, protams, cilvēku resursu attīstības tādām lietām, bet es gribētu uzsvērt to, ka sociālā fonda projekts, tas ir vairāk akadēmiskais projekts. Tas nozīmē, ka mēs veidojam šī projekta ietvaros, kā 3 gadu ietvaros. Es runāju par sociālo fondu tādā nozīmē, ka valsts nenodrošina pietiekoši līdzekļus, lai varētu veidot šo akadēmisko izglītību, akadēmisko pētniecību, es gribētu teikt tādā veidā. Un es stāstīšu par to ļoti īsā veidā, ka bija tāda iespēja veidot šo te sociālā fonda projektu. Mēs esam aplūkojuši dažādas tēmas, kas saistītas ar matemātisko fiziku, un šeit viņas minētas, un tālāk ir arī turpinājumi šīm 6 tēmām, bet galvenokārt es pievērsīšos apkārtējās vidas problēmām un arī matemātiskai ekonomikai. Uz doto brīdi rādot, kā šīs tēmas, kas sākumā bija tīri akadēmiskas, viņas pēc tam veidojas par tādu arī tīri praktisku pielietojumu aspektos ļoti derīgas un noderīgas. Tātad īstenībā var teikt tā, ka tas, kas ir šeit minēts, tas ir vairāk jaunas zināšanas. Un es gribētu vēl pasvītrot vēl vienu lietu. Nevajag domāt, ka problēmas, kas ir uzņēmējiem reģionā, jeb kaut kādā citā tādā telpiskajā punktā Latvijā, viņas ir kaut kur tālāk no Rīgas, viņas ir vienkāršākas nekā tās, kuras atrodas tuvāk Rīgai. Ja? Šīs problēmas ir pietiekoši komplicētas un svarīgas dažādos aspektos arī ne tikai Rīgā. Un tādēļ tas, ko mēs bieži vien domājam par to, ka tā jauna zināšana radīšana, domājot par šo akadēmisko izglītību, akadēmisko tādu pētniecību, tas bieži vien pamats tam, lai mēs vairāk turpinātu un rezultatīvi turpinātu tālāko šo sadarbību ar uzņēmējiem. Kā tas veidojās? Principā es jau minēju to, ka sākās sociālais fonda projekts. Es pieminēšu tikai apkārtējās vidas problēmas un šo teorētisko sadaļu, kas saistīta ar šo problēmu risināšanu. Šo problēmu risināšana sākās sākumā un pēc tam turpinājās RF fonda ietvaros, un šeit jau tās zināšanas tika pielietotas, lai varētu sadarbībā ar konkrētiem uzņēmējiem, konkrēti šeit ir Liepājas RAS. Principā Liepājas RAS tas ir atkritumu apstrādātājs, bet Latvijā ļoti bieži, tā sakot, ir iespēja tieši atkritumus vairāk veidot un ražot viņus, un tā ir viena no tādām rūpniecības sfērām uz doto brīdi, kas saistīta ar to, ka šīs te problēmas rosinās arī, ja tiek veidotas tādā aspektā, ka biogāzes ieguvas procesi ir tie, kurus varētu noteiktā veidā arī optimizēt. Tātad šeit var redzēt šo te viestību. Vārdsakot, augstskola no tādas teorētiskās bāzes, no teorētiskiem pieņēmumiem veido kaut kādu praktisku šo te iespēju realizāciju. Tas nozīmē, ka augstskola iet uz doto brīdi uz tematisko sadarbību ar uzņēmējiem. Ja tas veidojas un tas sekmīgi veidojas tādā nozīmē, ka šīs te problēmas tiek atrisināts, tas nozīmē, ka tālākajā gaitā var runāt par to, ka tie rezultāti, kas iegūties, nekavēšos īstenībā kreisajā pusē tas, kas attiec uz šīm te
tīri varbūt akadēmisko pētniecību, labajā pusē tas, kas attiec uz to, kas ir uzstāt vairāk pielietojumā pētniecību uz akadēmiskās pētniecības bāzes. Tas nozīmē, ka, ja veidojas šī te iespēja savienot šo te akadēmisko pētniecību ar attiecīgi tādu vairāk praktisko, tas nozīmē, ka parādās iespēja un pārliecība par to, ka mēs varam darboties arī tādos aspektos, kas ir tuvāk uzņēmējiem un arī uzņēmēji varam ieinteresēt. Mēs esam šajā sadarbībā ieguvuši arī vairākus patentus, Latvijas patentus un arī attiecīgi Eiropas patentu. Tātad tas nozīmē, ka šis projekts, zinām, mērā varētu teikt, ir veiksmīgi noslēdzies. Nākamais etaps. Tātad šeit es minēju šo matemātisko ekonomiku. Tas nozīmē, ka tā loģistika, zinām, mērā tādā nozīmē, ka tā ir tā sfēra, kas saistīta vairāk ar tādu teorētisko aprakstu un teorētiskiem secinājumiem loģistikā, tā viņi varētu nosaukt, un tā ir tā sfēra, kas varētu interesēt katru uzņēmēju. Tagadējā brīdī, ņemot pa pamatu šo te bāzi, īstenībā izstrādātu metodoloģiju, mēs varam domāt par to, ka tā sadarbība turpinās citādos aspektos. Mēs zinām, ka uz doto brīdi mēs esam noslēguši šīs sadarbības līgumus arī ar konkrētiem uzņēmējiem, un visinteresantākais ir tas, ka arī paši uzņēmēji sāk meklēt mūs, nevis mēs visu laiku ejam pie uzņēmumiem, ar viņiem runājamies par šīm lietām, bet arī uzņēmēji ir zina, un viņi ir ieinteresēti šeit sadarbībai. Te minēs tikai viens uzņēmējs, kas uz doto brīdi ir mūsu redzeslokā, un mēs ceram, tā sakot, veidot šo veiksmīgo sadarbību gan loģistikas jomā, gan arī tehnoloģija attīstības jomā, bet ir arī pārējie, protams, viņi šeit vienkārši nav minēti, viņi varbūt ir ar mazāk tādu problēmu loku, problēmu tādu ieskatu, kas varētu dot tādu vairāk tematisko sadaļu, kas saistīta ar studijām, nevis ar konkrēto šo pētniecības aspektiem. Tādēļ es viņus neminu. Tālāk, es gribētu pievērsties, tas ir pēdējais slaids, Andris vēl nav piecēlies, tā ka es varu droši par viņu stāstīt. Tātad šeit ir tā. Pašā sākumā es minēju, ka manai tēmai bija apakšvirsraksts, vai no akadēmiskais, vai no profesionālais. Tas nozīmē, par ko mēs cīnāmies īstenībā, runājot par to, ka reģionos vajadzētu būt vairāk šīm te profesionālām programmām. Pēc pieredzes līdzekļi attiecīgi šajā jomā es saskaitīju pa augstskolām, kuras ir reģionā. Tur ir tagad strīdīgi moments saistībā ar to, ka viena no tām ir pieskaitīta pie tā saucamajām 4 augstskolām, kas ir Rīgas reģionā. Es viņu, tā sakot, pieskaitīju jau Rīgas reģionā, līdz ar to 15% līdzekļu sadalījums paliek reģionos. Tas vispār procentu sadalījums, tas nozīmē bāzes finansējums, jeb līdzekļi, kas domāti augstākai izglītībai, viņi koncentrēt 15% apmērā reģionā. Tālāk. Ja skatās, tātad, kas ir no šiem te palikušajiem 15%, tad akadēmiskās programmas ir 30%. Tā ir mūsu pieredze šeit arī šajā sarunā bija redzams, un arī to apstiprināja kolēģi. Viens no stāstījuma momentiem bija tāds, ka apmēram 30% tas, kas attiec uz tādām varbūt vairāk fundamentālām pētniecības lietām. Tas nozīmē, ka īsti mēs, ja tā runājam un nopietni cīnāmies, tad mēs cīnāmies īstenībā par 5% jautājumu par to, vai reģionos ir vajadzīga akadēmiskā izglītība. Es runāju par to tādēļ, ka mēs paši izbaudām šīs lietas tādā aspektā, ka reģionos mēģina tomēr, varbūt tas mans individuālais viedoklis, reģionos tomēr mēģina akadēmisko izglītību noniecināt, sakot vienkārši, ka ražojiet kaut ko tādu, kas ir tuvāk, tā sakot, praksē. Tas nozīmē, mēs varētu tuvoties tādai situācijai, ka būtu 2 veida koledžas. Ja? Vienas ir tās, kas ir oficiālās koledžas, un citas ir tās koledžas, kuras tiek tādā veidā virzītas uz to, ka galvenokārt tikai praktiskā šī puse ir svarīga. Pasakot, es gribētu akcentēt un uzsvērt to, ka, ja tā saruna notiek tādā veidā, ka kādēļ vajadzīga akadēmiskā izglītība, jeb akadēmiskie pētījumi, jeb fundamentālā pētījumi reģionos, tad tas laikam ir tikai uz doto brīdi īstenībā Latvijas īpatnība, jo diez vai attiecīgi Vācijā šis jautājums varētu tādā veidā būt pacelts, ka, ziniet, tur kaut kādā tur Hamburgā, ja vēl kaut kur, kas ir tālāk no galvaspilsētas, varētu būt veidot tikai kaut kā tāda vairāk praktiska un kaut kā tāda eksaktā, jeb kaut kā tāda fundamentālā zinātne varētu būt koncentrēt tikai kaut kur centrā, jeb kā mēs sakam šajā Latvijas situācijā Rīgā. Ja. Vārdsakot, tas parāda, ka šajā gadījumā mēs, ja runājam un runājam ilgi, tas attiec tikai uz šiem te 5%. Paldies! Paldies Rimšāna kungam. Tagad es piesaku sevi, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatora apvienības valdes loceklis.
un centīšos tiešām ātros tempos vispirms atrast prezentāciju. Un tad arī neparādot visus slaidus vai arī paskrienot tiem pāri, pabeigt šo prezentācijas sadaļu. Paldies iepriekšējiem runātājiem par to, ka daudzas akcentus un dažādas elementus, kurus es arī vēlētos uzsvērt, tie jau tika uzsvērti. Es pirmkārt domāju no prezentētājiem Kirila, kurš runāja par noslēguma darbiem. Man liekas, ka pareizi ir tā pieeja, ka ir vērts runāt par tādiem mikro, it kā tādiem detaļu procesiem, bet saglabājot lielo bildi, jo, man liekas, ir pārāk, tāds vispār izplatīts pieredums runāt ar tādām lielām blokschēmām, lielām sakarībām un sīkās lietas aizmirst, varbūt tos ritentiņu sazobi un mehānismu, to visu loģisko darbību, un tad beigās mēs it kā runājam par visu pareizi, bet lietas nenotiek. Un man liekas, ka pētniecība studiju procesā, vai tā pētniecība, ko studenti veic ar saviem spēkiem, gan vieni dažādas noslēguma darbus gatavojot, gan kursa darbus, gan arī grupās strādājot, ir viens tāds faktors un indikators, kas raksturo studiju procesu un raksturo to, kā ne tikai veidot šo studiju procesu saturu, bet arī kā veidot sadarbību, piemēram, starp ārējiem partneriem un mācību institūcijām, augstskolām. Dana Reizniece Ozola jau pieminēja zināšanu sabiedrību. Man liekas, no vienas puses tas ir ļoti bieži plaši pieminēts koncepts un varbūt kaut kādā ziņā varbūt apnicis, bet es domāju, ka runājot par pētniecību studiju procesā ir pilnīgi skaidrs, ka to vajadzētu atcerēties, ka zināšana, sabiedrība zināšana, ekonomika ir tas, kas raksturo mūsdienu situāciju un to, kādām prasībām atbilstoši būtu jāveido augstākās izglītības procesu un saturu. Un es arī pievienojos Kirilam, ka pētniecībā ir jābūt sastāvdaļai ne tikai augstāka līmeņa, augstākā izglītībā, bet arī zemāka līmeņa un arī ne tikai akadēmiskā, bet arī profesionālajā augstākā izglītībā. Un to mēs arī dzirdējām no Svetbankas prezentācijas. Nevelti Svetbankas akadēmija arī pievēršās kā vienam tādām elementām pētniecībai. Un tas nav tikai tamdēļ, lai izkliedētu studentus, bet tamdēļ, ka tādās organizācijās un uzņēmumos kā Svetbanka patiešām pētniecība ir normāla procesa sastāvdaļa lēmumu pieņemšanā. Par to, kā šobrīd pētniecība studiju procesā notiek, varam runāt par to, ka ir dažādi labie piemēri, ka darba devēji ar dažām augstskolām sadarbojoties arī vai konventa ietvaros vai kā citādāk piedāvā tēmas un tās tēmas augstskolas dažreiz ar viņām iepazīstina students un notiek arī varbūt no studentu perspektīvas skatoties tas, par ko runāja Kirils, ka studenti varbūt nevienmēr tur labi tās tēmas izstrādā un tad tā interese atslāpst. Katrā gadījumā nevar runāt par tādu sistēmisku sadarbību pārsvarā gadījumu starp darba devējiem un augstskolām. Un ir dažādas tātad formas, ir nevalstiskās organizācijas un dažādas institūcijas, kuras speciāli mudina studentus pētīt. Attiecīgi ir arī izveidojuši dažādas platformas, saitus un tam līdzīgi. Un te es arī vienu tādu piemēru minēju Rīgas plānošanas reģiona iniciatīvu, kur var arī mājaslapā apskatīt, kas no tā ir sanācis. Un gribētu arī pieminēt vienkārši tādu
attiecīgi piemēru, kurš man pašam ir labāk pazīstams, ka banka augstskolas pieredze, organizējot lietišķos pētījumus sadarbībā ar uzņēmumiem. Un jāsaka, ka, protams, nekad nevar garantēt, kāda būs rezultāti, bet, teiksim, šie konkrētie pētījumi, kur te ir minēti, man liekas, ir labi sanākuši un ir labums ne tikai pašiem augstskolas studentiem iegūmi no kādas problēmas izpētes, bet arī tiem, kuri ir inicijējuši šos pētījumus, teiksim, par finanšu lietpratību, par prasmu līmeni, par šobrīd notiek sadarbībā ar Svetbanku, arī banka augstskolā, kur ir iesaistīti, esmu arī pats iesaistījies studentu budžeta aprēķināšanas modeļu izstrādi, un arī bijusi ir iespēja ar daudziem studentiem no klātesošajiem fokus grupās par to runāt. Un tā, man liekas, ir tas, ko varētu nosaukt par jēgpilnu pētniecību, bet, kā jau arī Kirillis minēja, nevienmēr sanāk tā pētniecība varbūt tik veiksmīga, un tad, protams, ir jautājums par to, vai ir vērts vispār censties un vai ir vērts vispār uz to koncentrēties. Un tomēr es gribētu apelēt ne tikai pie tā, ka visu rēķināt tādā taustamā labumā un peļņā, būtu jādomā par vērtībām, par to, ka darba iemaņu veidošana, kas notiek arī caur pētniecību, ir publiskais labums, un ka pie tā būtu nepieciešams arī apelējot, domājot par sadarbības starp augstskolām un uzņēmumiem. Par studentiem, te man prātā nāk viens pētījums, kuru nesen prezentēja Tehniskā universitāte par ārvalstu studentu piesaisti par to, ka pētniecība bija tāds diezgan nenozīmīgs faktors studiju izvēlē. Un tas, man liekas, raksturo, kas ir vēl tā ir liela problēma sabiedrībā, ka par sliktu pētniecības kā tādu procesu prestīžām nāk tas, ka šobrīd nepietiekam augsts ir izveidojies zinātnieku pētnieku profesijas prestīžs sabiedrībā, dominējot patēriņu vērtību orientācijai. Un tā ir arī viena tāda problēma, kas drīzāk apliecina to, ka arī profesionālās programmās lietišķai pētniecībai būtu kā tādām procesām, kurā studenti ir iesaistīti, liela nozīme, un ka to pavisam noteikti būtu nepieciešams attīstīt. Par to, kādi iegūmi bija gan redzams, gan arī runājam. Tas, ko es vēlētos, noslēdzot šo prezentāciju, ieteikt, padomāt, ka nepietiek atbalstīt tikai tātad uz pētniecību orientēto spējīgos studentus. Tāds varētu būt secinājums ar konkursiem un tam līdzīgi, ka studiju kursus kā tādu normu, tā ir viena lieta augstākās izglītības procesā, būtu nepieciešams attīstīt plašāk, bet otra lieta ir tā, ka tā ārējo partneru iesaiste pētniecības uzdevumu definēšanā būtu nepieciešams to padarīt par nosacījumu, kas tiek ņemt vērā gan programmu licencēšanā, gan arī akreditācijas procesā, kas, protams, izriet no tā, cik spējīgi augstskola ir dibināt sakars ar ārējiem partneriem un arī, savā tajā spējā panākt to, ka līdzīgi tā kā prakses iespējas, arī pētniecības, jēgpilnas pētniecības iespējas caur piedāvātām tēmām tiek nodrošinātas. Tas arī viss. Es droši vien, ka pārtērēju, bet man neviens neapstādināja. Tā, tad šobrīd, cik minūtes? 20 minūtes, ja? 20 minūtes pārtraukums un 10 minūtes pār vieniem. Turpināsim darbu jau diskusijās un gaidām atpakaļ šeit zālē. Tad došu stafetes kociņu Jurim Iljinam.